Ai, blin. Ir 10:30 vakarā, 6. jūlijas. Ir tik grūti noticēt to, ka tā kā pirms apmēram mēneša, varbūt bišķi mazāk, ar Tomas vienkārši ienāca ideja prātā. Taisam ceļojumu pa Latviju rītiņiem. Ir palicis tā kā, nu, viena nakts. Vienkārši jāizguļ viena nakts un esmu ceļā. Ai. Nu. Tiešām interesē, kā šis ceļojums ies. Es pats esmu ļoti excited. Un, jā. Nu, es nezinu, kā Tomasam, bet man pašam personīgi šis ceļojums, nu, es viņu braucu. Es vēlos viņu pabeigt, es viņu braucu priekš. Nu, mentālās veselības dēļ. Mēs taisīsim video, kur mēs runāsim par tādām tēmām. Un, jā, crazy. Tas tik grūti iedomāties, ka tā kā no vienkārši maza teksta, ko es ieminējos, ir izveidojies kaut kas šāds. Mēs tā actually darīsim. Oi, apsi. Tiekamies rīt. Labu naktī. You want to be played with, definitely. That's more like it. Labrīt. Tā. Vēl kā lieta. Var redzēt. Tā. Oi. Bitī. Māks arī šādi, man ir hamoks. Es ņemšu līdz šajā braucienā. Un es gribu mācīties mums salikt. Tā. Tad, hamoks ir uztaisīts. Jā, mēs uzliku arī lietas plādu, bla. Jā, tā viņš izstāstīja apakšā. Diezgan normāli. Nu, šonakt es izmēģināšu.
Pārbaudīšu, kā būs, un viss pārējais. Nu, labs rīt. Ir 7. jūlijas. Un, jā, kā jau redzams, manējais transports ir šeit. Biedrs vēl nav atbraucis, bet drīz būs. Pēc 5-10 minūtēm mēs izbraucam. Vēl joprojām tajā tik grūti pieņemt tajā to. Mēs beidzot kaut kā dosimies. Tajā jau. Kaut kā tā. Pīzdziet. Opā. Nu, mēs esam nonākuši pirmajā checkpointā saucamies. Esam Jūrmalā. Es bišķi noieku. Mēs bijām apstājušies vienā brīdī, un es nezinu, pēc es izdomāju nopauzēt. Bet, nopauzēt stravā šito te figņu. Bet, labi, tur nebija daudz. Kaut 4 kilometri, varbūt. Būs neprecīzi, bet tā ir diezgan labi. Nobraucam, kājas nesāp višķo. Tā paēdīsim pusdienas, un tad jau būs jāturpina pārējais ceļš, kas varētu būt grūtāks. Jā. Protams, vēl aiziesim apskatīt jūru. Tas noteikti nepietiks. Tālu vodi koži. Bet nejām. Tas ir palikuši 20 kilometri! Jā! Bļoģ. Šabra. Happy 1 year anniversary, paldies, Kārpiņ. Jā, bērns var atpagaļ. Bļoģ. Bļet, ir tik daudz vodi. Tā nu 1, 2, bļo, jopā. 3. O! 3, tā uz kuru puspēr. Ruļiks. Nē, uz to pareizi, viss kārtībā, uz to var nopast. Tā labi. Kāds sajūta? Nu, braucot pa šitādu ceļu, tev liekas, ka tu reāli brauc ar tādu brīnišķīgu laikapstākļiem, vēl lietas līst. Lietas vairāk nelīst, bet nu. Liek, tad, kad mēs braucam kaut kādā karā. Bet nav tik traki. Jā. Vienīgi šitās visas lietas smagi dirsā. Bet kājas arī jau bišķi dirsā. Bet ir labi. Jā. Tieši tā. Nā. Angurē! O, paga. Jā! Paga. Angurē! Jā! Nu ko? Esmu panākuši galpunktā. Sēja ērta gultiņa šodien. Te mūsu mazais kambarīts. Bet kozī. Pirmā diena pabeigta. Mūs nevar laist virtuvē. Labi, lai šitie aizies miskas. Nu, blē, kāds aizies miskas? Nu, paga, es negribu pelnīt no izlietas žirī. Nu, labi. Čau visi! Hello! Jā! Šoreiz ciemos ir līdzi Tomas. Es ienāku, Čau visiem! Hello! Tomas. Klaus. Jā. Tā. Ko mēs gribējām runāt? Dzīvē vienmēr pienāks īstais moments. Jā. Kādam tas pienāk, nezinu, 20, 25, un dažiem cilvēkiem varbūt pat liekas, ka ja viņiem jau pār 40, tad viņš ir izdzīvojis visu dzīvi un viņš neko dzīve nesasniegs, bet tas, man liekas, tā nav, vai ne? Nā. Vienmēr pienāks īstais moments. Un pēc tam par to var daudz ko pateikt, piemēram, mīlestība vai arī interese īstā, kad pienāks. Nu, tā varbūt profesija, hobijs un viss pārējais. Vai arī, vienkārši atradīs beidzot savu dzīves jēgu.
Nu, jā, nu, tā kā varbūt arī pēc pieredzes, nu, mēs esmu gājis 3 sporta veidos, mēģināju domāt, kas ir tas labākais, bet, nu, ne vieglatlētika, ne florbols, kur es gājis, nu, tas man baigi negāja pie sirds, un pagaidām es esmu pie futbola, jo es to vislabāk māku, un ar to es vislabāk interesējos, un man patīk skatīties. Tā kā, nu, cilvēkiem ir dažādi, arī karjeras izvēlēs, protams, ir kā ir, un varbūt sākotnējais darbs, ja tev liekas, ka tu tur, nezinu, būsi kaut kāds tur interjera dizainers, nu, piemēram, bet beigās saproti, ka tas nav tavs, un tu gribi iet pavisam citā, nezinu, ceļā. Tāpēc, nu, cilvēkiem varbūt liekas, ka viņi jau ir dabūjuši to īsto momentu, bet iespējams tad kaut kā dzīves laikā mainīsies, un jāskatās būs, kā ir. Nē, nu, tur es varu piekrist. Pats personīgi neesmu baigais sportists, kurš gājis vairākos sportos. Nu, labi, es kādreiz gāju futbolā, bet tad es sapratu, ka tas nav man. Te ir basītī, bet, nu, jā, es tāpēc, ka man patīk basītis, nevis tāpēc, ka tas tā kā ir kaut kas savais. Jā, bet man šķiet, ka vispopulārākā tēma par to īsto momentu dzīvē, man šķiet, ka tiek apspriest par mīlestību un visu to pārējo. Un internetā, nu, ir tā kā, nu, tāda, nu, vairākas pieejas šim, piemēram, vieni saka, ka, nu, tā kā, ja neko nemēģināsi, nekas nesanāks, otrs, ja gaidīs pietiekami ilgi, tad beidzot atnāks un viss tas pārējais. Bet man šķiet, ka nav tieši noteikta pieeja tam, tas, kad tas īstais moments, piemēram, mīlestība var atnākt jebkādā veidā un jebkurā brīdī. Nu, jā. Kā, piemēram, pats teica, tā kā, nu, tas var būt, piemēram, daži labiem jauniešu vecumā, daži labiem tā saucamajā noteiktajā vecumā, kad veido ģimeni, kas ir 25 līdz 30 vai kas tur. Bet tas, protams, arī var pienākt, nu, nezinu, nu, jau krietni vecākā vecumā, piemēram, nu, 40, un nav tā kaut kas līdzīgs. Nu, jā, un tā kā cilvēki jau daži uzskata, nu, viņi pusauģi gados iegūst to mīlestību, viņi domā, ka tas ir uz visu mūžu, un tad ops, un viss beigās, un cilvēki domā, ko tagad tālāk darīt. Vai no otras puses cilvēki, kas nereiz nav iemīlējušies, un tagad viņiem jau ir, nezinu, pār 35 un 40, un domā, ka vairs mīlestību un ģimeni nevar uztaisīt. Un, nu, cilvēki dažreiz, nu, tiešām domā, ka, nu, tas ir viss, bet, nu, tajā pašā laikā dzīve jau nav beigusies, un kaut kad jau tas moments dzīvē, nu, parādīsies, un galvenais ir nebeigt domāt par to un jābūt motivētam, ka tu kādreiz sasniegsi to, ko tu vēlies, to, ko, es nezinu, kādam tur, nezinu, hobijs, kādam mīlestība, nu, dažādās sfērās, bet, nu, kaut kad jau sasniegs un kaut kad jau tas moments pienāks. Jā. So, jā, nu. Nu, galvenā atziņa, ko var ņemt, ir tas, ka nevajag baidīties par to, ka, nu, nepienāks tāds brīdis. Jā. Varbūt no otras puses tas brīdis jau ir pienācis, bet tu jau vienkārši nesaproti, ka viņš ir pienācis. Nē, nu jā, arī fakts. Un varbūt tu esi tajā momentā, kad tas brīdis ir jau pienācis, tāpēc labāk baudīt to momentu un vienkārši ņemt no tā, nu, labāko un būt vienkārši pozitīvam par to. Jā. So, jā. Kaut kā tā. Jā. Paldies. Davai. Čau, čau. Čau, čau. Brālis iet jūrā ar fucking aliņa. Virsā silts ūdens. Varētu tā būt, jo vakars. Es jūtos kā tāda mamma, kas bildē savu bērnu, kā viņš iet iekšā ūdenī pirmo reizi. Jā, bērnī vēl paspēs. Uzvilkt šortus augšā. Čau! Tu beigsi drošīt man to gultu. Tu esi piders. Tu esi reāli piders. Tā, labrīt, tauta. Ir sākusies otrā diena, ir apmēram 8 no rīta. Es pats personīgi, mēs bijām sarunājuši celties kaut kādās 9.
uztaisīt brokastis. Un tad apmēram 10:30 mokt ārā. Bet, nu, es kā es, man pašam ir tā, ka ja es agri aizēju gulēt, tad es arī agri pamostos. Es pamodos kaut kur 8, un tā tīri tehniski es būtu pamodies arī kaut kur 6, bet es izdomāju piespiest sevi jāiziet atpakaļ gulēt. Bet, jā, veikals. Nav pērku ūdeni, kaut kā pateicies. Tā jau būs četka. Man būs jāiečeko 2 lietas. Luminors, bet pašaunā. Nu, tikko notika lieta, kas bija pēdējā lieta, ko es gaidīju. Tomasam pārsprāga riepa, nu ne pārsprāga, izgāja no vietas. Nu, es nezinu, karaši tur ir tāds šakars, ka uz vietas nevar salabot. Un, nu jā, un viņš lēnā garā mauc mājā. Un es palieku viens pats ceļā. Ja nu, kas iesāks, tas jāpabeidz. Tā jau tīri nekas. Pašā sākumā arī bija ieplānot vienam, un pēc tam pēkšņi ar Tomas kopā sākām mokt, bet, nu, tāds bēdīgs moments riktīgi, kad tā spontāni un ātri viss notika nejauši. Bet, jā. Nu, kā jau redzams, esmu pilnīgā nekurienē. Yeah! Pagaidām ceļš ir bijis tāds, ka ir kalni, augšā kalnā, lejā kalnā. Un tas viss pa Grantas ceļu un pilnīgā nekurienē. Bet, teiksim tā, man mūds ir palicis labāks. Man bišķiņ sagrāva tas, ka Tomasam, diemžēl, bija jābeidz, bet, nu, šajā brīdī es jūtos kaut cik labi, atpūtos normāli, savācu domas un varu turpināt ceļu. Oi, jo, cik bumbiņi. Vēnas pieši sārā no bicī. Jā, kā tā. Bļā, ar ko lai es tādu. Šajā bija otrā diena. Nu, ja būs tā vēl grūtāka diena pa šo, tad es nezinu, bet šodien bija reāli grūti. Šodien bija riktīgi grūti. Sākot ar to, kad Tomasam riepa nosprāga. Un viņam vajadzēja braukt mājās. No sākuma es mēģināju kaut cik pozitīvi to uztvert, mēģināju iepriecināt viņu. Tad viņš pateica to, un tad, nu, teiksim tā, man personīgi diezgan vēlu pieleca, kad viņš brauks mājās. Un, es biju bēdīgs, un pēc tam man bija aizgāja tālāk ceļā, braukājās pa kaut kādiem grantiem, kalni un viss tas pārējais. Oh my gosh. Tas bija fucking crazy. Bija grūti vienā brīdī, bet, nu, tad, kad es sāku braukt vairāk lejā nekā augšā, tad bija riktīgi forši. Un tad sākās, tad es uzbraucu uz šosejas, un pirms uzbraucu uz šosejas, pēdējās šosejas, sākās lietas. Es labi uzvilkšu jaku, gan jau būs safe. Es braucu, tā kā tā normāli gāžu, blablabla. Nostājos malā, lai apstītos, cik daudz jābrauc. Vēl kaut kādi 16 km, blablabla. Un es braucu vēl tālāk, un es ieraugu pieturu ar jumtiņu. Labi, pohuj.
nobraukšu vēlreiz nost, pat ja es pirms 200 metriem apstājos, bet, nu, vienkārši, nu, lai normāli sasildītos. Un es tā kā tur sēžu, un es skatos tajā kartē, un fucking skatos, labi, vēl ir 16 kilometri. 6 kilometri jābrauc pa šoseju, 10 pat grantinieku. Un ir šitāds gāziens. Un tam man vienkārši viss sakrājās. Un, teikšu godīgi, es iegāju panikā, nu, mentālajā breakdownā riktīgā. Jā. Skaļi raudāju pieturā viens pats. Nu, jā, tāpēc, ka es nezināju, ko darīt. Jo es nenormāli nobijos. Un kājas sāpēja, man bija augsti. Vienkārši gribējās, lai kāds būtu blakus. Un tad, nu, tad es sapratu to, ka zona ir sūdīga. Un tad es mēģināju sasvanīt mammu. Ka 5. 6. reizi sanāca. Un tad es tā kā, nu, tāds stresains prasa, tā kā, nu, ko man darīt. Fuck. Bet, nu jā, mamma mēģināja atrast kaut kādu tuvākas nakts vietas. Un, jā, un tad es sapratu, ka es vienkārši pārstresojos, nenormāli, I guess. Un, jā, un tad man kaut kādā brīdī atnāca sakara uz vienu brīdi, kad WhatsApp-ziņas sūtījās, un tad es redzēju, mamma teica, ka, nu, vienkārši jānobrauc tie 16 kilometri. Teica arī prasīja, kā man iet. Man, jā, beigās saņēmos, un es to izdarīju. Un, es to izdarīju ar vienu mērķi. Vairākiem viens, protams, ir priekš sevis un priekš Tomasa, bet pats galvenais mērķis, kāpēc to izdarīju, es jau teicu sākumā, ka šis brauciens ir priekš, nu, mentālās veselības. Nu, tā kā, nu, lai atklātu mentālo veselību. Nu, vai arī, nu, tā kā, palīdzēt cilvēkiem ar mentālo veselību. Nu, tā, nu, es pat nezinu, kā to mērķi nosaukt, bet, nu, jā, mentālās veselības, tā kā, awareness dēļ. Protams, es to nelieku baigi ceļojuma laikā un viso pārējā, nu, labi, es tā tos vidžiks, bet tā, cerams, šajā video, šis video atklās to, ka dzīvē nevienmēr viss, kas izskatās baigi forši un viss pārējais, ir tiešām jautri. Un man, protams, tās mērķis pastāstīt vismaz, es nezinu, vai ir iespējams parādīt milzīgu lietas vētru, filmējot, man telefons vienkārši noslīgs, bet nu vienkārši pastāstīt vismaz to, ka daudzi liek šitādas ceļojumus, bet reti, nu parāda grūtības fiziskās, bet reti parāda mentālās grūtības, kas man čeki ir vēl svarīgāk. Bet, jā, nu gan daudz noiepoja, bet, jā. Nu, jā, nu, kas nu atliek? Nu, daudz kas atliec. Bet, jā, šodien beigusies. Es to izdarīju. Un, jā. Rītdien tik jāturpina. Dai. Sveiciens 3. dienas rītā. Man te ir kafija. Es
es varu uztaisīt sev maisīs, kas man te ir somā. Kā jau dzirdams ārā, ir ļoti labs laiciņš. Te var redzēt. Es pagaidām stāvu zem hamaka, kuram virsū ir lietas plēve. Tā visa nakta lietas plēve diezgan labi turējās. No rīta čekies kaut kāds 4 reizes kā pārā, lai iesprastu atpakaļ iekšā. Vienā brīdī gandrīz lietas plēve vispārībā tā kā lidojušies puķis lidoja. Bet, jā, šodien jābrauc uz Saldu. Es domāju gaidīt līdz... Tā man ir checkouts 11. Es sagaidīšu līdz 10. kad atvērsies kafejnīca. Lai es varētu ieiet tur iekšā bišķiņ, pasildīties. Un nolikt par mantas bišķiņ tā ir. Nu, nezinu. Nav tā, ka viņas pilnībā slapjas paliek. Un tāpēc, ap kaut kādiem 11. izbraukt arī. Tā lai. Jo tad sola kaut cik mierīgāk vajag. It kā. Bet jā, kaut kā tā. Hei, so hopsā. 4. diena. Vakar man nesanāca uzfilmēt, es vakar biju normāli saguris. Plus arī pie draugiem paliku, tā kā nebija brīdis, kad es varētu apsēsties un uzfilmēt. Bet, jā, te ir 4. diena. Man likās, ka šodien būs anormāli grūti, tāpēc, ka no Saldas līdz Jelgavai, tur, kur es palieku Jelgavā, ir apmēram 92 kilometri. Vai 90, kaut kas tāds. Bet šodien ir riktīgi forši. Tāds neliels pretvējš, bet viņš netraucē galīgi. Pagaidām es sēžu Pietarā Jurģos. Jā. Nē, es riktīgi nobijos no 4. dienas posma. No Saldas Jelgavai, tāpēc, ka ir ļoti garš maršruts. Bet te tā braucot ir diezgan nice. Es nobraucis jau 30 kilometrus. 60 vēl palikuši, bet kājas jūtās labi. Enerģija man ir daudz. Ja gadīgi nemaz nav tik traki. Tā kā jā. Kaut kā tā. Tiekas tad Jelgavā. Tā. 20 kilometri nobraukta. Stundas laikā, kas ir crazy. Tas reāli ir fucking crazy. Bet, jā, jūtos es diezgan normāli. Kājas man šķiet, ka es jutīšu visvairāk, tā kā reāli pēdējās, visas atlikušās dienas. Bet, jā, tā es jūtos diezgan labi. Iecava nav tālu, kuras visticamāk paēdīšu kaut kur. Bet, jā. Anyways, vakardienas ceļš bija interesants. Tā ceļš nebija grūts, vienkārši tas, ka 90 km bija, tas bija, to varēja just, teiksim tā. Bet, jā. Tā pagaidām es ietos, kā saka, normāli. Tā, jā. Nu, ko? Šī diena jau iet uz galu. Šodien no Jelgavas atbrauc līdz Telpai sanāca 60 km. Teiksim tā, ir daudz vieglāk nekā 90 braukt. Tas man šķiet, ka ir diezgan loģiski. Jā, es teiktu, kā es mērcēju iekšā. Es nezinu, ka šitais ir karjeras, dīķīts. Bet, jā, ir tik laba sajūta. Laiciņš arī ir vienkārši anormāli skaists. Ir tāds miers. Un tā tiešām ir ļoti laba un emocionāla sajūta, kad beidzot šī ceļa laikā, pēc visām grūtībām, pēc tā, kad Tomas beidzas ceļu ātrāk nekā bija plānots, pēc otrā brauciena, kur es mentāli sabruku. Tad uz Saldu, kur man vajadzēja ar privātu īpašumu braukt, un tur bija 2 suņi brāviens, kas man zinās pakaļ. Un vakardiena, kur bija 90 km. Pat ja laiciņš bija labs, un tā fiziski bija diezgan grūti.
Un tad šodien bija tāds normāls laiciņš, bišķiņ uzlīja, bet tā bija chill. Bet, jā, ir tā riktīgi forša sajūta, kad laikapstākļi ir brīnišķīgi, ir silts ārā, kā es varu atmērcēt vēsā ūdenī un es jūtos labi. Un tā sajūta nav prieks vai arī bēdas vai kaut kas tam līdzīgs. To nevar pat baigi aprakstīt kā sajūtu, vienkārši ir miers. Un, jā. Un es novēlu pilnīgi visiem, lai viņam arī būtu miers dzīvē. Un lai viņi arī dodas piedzīvojumos un visu to pārējo. Jo man personīgi no šāda piedzīvojuma, ja tīpaši šodien, ir tiešām milzīgs miers. Nu, ko? Šodien, principā, beigusies jau kur 7 vakarā ar kaut ko. Lai jūs nogurumu. Tajā pašā brīdī diezgan labi. Nu, šodien es mačet finišēju ļoti ātri. Normāli ātri. Tas kā reāli. Īstenībā diezgan labi ir. Tad es varēju visu mierīgā tempā, nekāda problēma. Plus arī laikapstākļi ir vienkārši brīnišķīgi. Bet, jā. Šodien pašam personīgi, tā kā, var sākt just to, ka tā kā, gribās mājās un visu to pārējo. Bet labi, kas tam man palicis? Rītdien uz Siguldu un parīt mājās. Un jo. Nē, ceļojums būs pabeigts. Bet jā, es tā domāju, ka diezgan chill. Šeit kempings gan varētu būt labāks. Te nav dušas un piekļuve elektrībai nekāda, bet jā. Labs. Čet no rīta. Es visticamāk iešu tikai gulēt. Holy shit. Tas ir skaisti. Sveiki visiem! Ceļojums iet uz beigām. Šodien ir pēdējā diena, pirms es braucu mājās. Un, jā, pēdām es esmu Siguldā, arī palikšu Siguldā. Rītdien no Siguldas braukšu mājās. Un tieši šo video, šo daļu, esmu plānojis taisīt visu šo ceļojumu. Pirms, sanāk, kur šodien datums 13. Ja? Sanāk, pirms 7 dienām, viena diena pirms es izbraucu. Es pastāstīju to, ka šī brauciena mērķis ir tā kā, mentālā veselība. Un noteikti viena lieta, kāpēc mentālā veselība, jo tāpēc, ka es zinu, ka daudz cilvēki, lielākā daļa no cilvēkiem, kuriem es pazīstu, notiek vai notikušas grūtas cīņas savā prātā, savā dzīvē un visu to pārējo. Un
uz ko es vairāk vēlētos fokusēties tieši šajā runā, ir tas, kad mums ir iedota tā iespēja dzīvot un piedzīvot lietas, kas dažiem nav bijusi pat iespēja, piemēram, piedzimt vai arī jebkāda apstākļa dēļ nomirt pārāk ātri. Tas var būt slimība kāda vai arī kāds negadījums. Un, diemžēl, viens no iemesliem arī var būt pašnāvība. Un, un tas ir ļoti smags temats, jo man ir vairāki draugi, kuri ir mēģinājuši vai arī domājuši par to. Un, tā ir lieta, ko es vēlos, lai cilvēki saprot, ka tas nav galīgi izejas punkts un nevajadzētu būt pat galvā, ka tas ir izejas punkts. Mums ir iedota dzīve katram. Es nezinu, kurš, var ticēt Dievam vai nē, bet vienkārši tas fakts, ka mums ir iedota dzīve, mums ir iedota tā iespēja piedzīvot to, ka mēs dzīvojam. Un, manuprāt, ir jāmēģina savu dzīvi pilnveidot. Ir īpaši, kad var, piemēram, noteikti jaunībā. Jāmēģina pilnveidot tādos veidos, ka, piemēram, tu brauc ar riteni apkārt Latvijai, tā kā es, kas ir bišķiņ pārgalvīgi, bet, zinot manu pieredzi un cik ļoti es biju sagatavojies. Vienkārši jāceļo apkārt, jāatrod cilvēki, ar viņiem jārunā. Un es saprotu, daudziem cilvēkiem tā ir problēma, kad viņi nespēja to izdarīt, tā kā, veidot jaunus draugus, tā kā, uz knipja. Personīgi teikšu, tas man arī neizdodas, bet es spēju runāt ar svešiem cilvēkiem un kaut cik varu uzturēt sarunu. Bet, labi, tas galīgi nav pa tēmu, bet, vienmēr sakot, dzīve ir jāpilnveido, jebkādā veidā. Tas var būt iet pastaigā, ar draugiem iet ārā, mēģināt taisīt ceļojumus un visu to pārējo. Un cilvēkiem ir problēma tāda, tas, ka viņi baidās, ja tas notiks, un viss tas pārējais, labi, tas notiks. Pats sliktākais, kas var notikt, tā, ka, kaut kāds stulbs negadījums notiek, bet pats sliktākais, kas var notikt cilvēkam dzīvē, ir tas, kad viņi nobaidās un viņi palaiž garām iespēju, kas visticamāk būtu lieta, ko viņi atcerēsies visu dzīvi. Jo šis ceļojums man personīgi, viņš noteikti paliks man atmiņā. Noteikti. Man nav ne jausmas, kā es reaģēšu rītdien, kad es atbraukšu mājās, vai vispār pat iebraukšu Rīgā. Es nezinu, kādas emocijas es varu sagaidīt, bet tas, kas ir noticis šajā ceļojumā, no vienas puses ir traģiski, no otras puses tas ir vienkārši skaistums. Tā dzīve pilnveidojusies, un es vēlos atsaukties arī uz to šajā ceļojumā. Sākot ar pirmo dienu, kad mēs no Spicas ar Tomasu izbraucām. Mēs izbraucām pa celiņiem un viss pārējais, uzbraucām uz šosejas. Es vēl atceros, kā Tomas visu laiku teica, kad nedaudz bail pa šoseju braukt un tā tālāk, un visu laiku uzlīja lietas ik pa brīdim.
kas, es pats personīgi esmu tāds cilvēks, ka, kurš var samierināties ar jebkādiem apstākļiem. Foreshadowings, I guess. Bet, ja nav galīgi traki, tad es varu samierināties. Un, mēs aizbraucam līdz Angurē, mēs ieejam tajos naktsmītnēs, mēs redzam 2-stāvīgā gulta, istabiņa, kur ir viens galdiņš un skapis kaut kāds. Bet, labi, tas, ja godīgi, bija daudz labāk nekā vienkārši randomā palikt pie jūras, kas bija mūsu sākotnējais plāns. Bet labi. Un palikām Angurē tajās naktsmītnēs, un nākamā diena sākās. Uztaisījām brokastis, kaut kādu putriņu un visu to pārējo. Devāmies ceļā, un mēs nebijām baigi tālu tikuši. Protams, bišķiņ iekšēji tā ceļa, ka mana vaina, tāpēc, ka es aizvedu pat kaut kādu stulbu ceļu, no kura varēja mierīgi izvairīties, bet tas ceļš beigās nekur neaizveda. Tagad burtiski neaizveda, viņš aizveda tagad tieši mežā, es nezinu, ko Google Maps gribēja darīt, lai es braucu cauri mežam ar somnīgi. Bet Tomasam priekšējai riepai pārsprāga kamera, kuru uz vietas man šeit nebija iespējams salbot, jo mēs bijām gatavi uz to, ka tikai riepas varētu pārsprāgt un visu to pārējo, bet labi. Un pēc tam tajā brīdī, kad viņam pārsprāga, es domāju, labi, varbūt uzpumpēs izbraukšu šoseis, noliksies kādā normālākā vietā, nevis meža vidū. Un viņāk būs ok. Bet, tā diemžēl nebija. Un, es mēģināju uzjautrināt garstāvokli, bet, īsti tas nesanāca, jo tikpat drīz Tomas brauca mājās, un es paliku viens. No paša sākuma, man liekas, no paša sākuma es biju bēdīgs tiešām. Pa vidu jau man domas aizgāja uz ceļa. Ceļš bija tāds interesants un viss tās pārējais bija diezgan normāli. Un es biju gatavojies uz to, ka mums jābrauc kaut kādi 70 ar kaut ko kilometri. Un izrādās tāpēc, ka es biju aizvedis to nepareizo ceļu. Vairāk nebija 70 ar kaut ko, bet 85 beigās. Un vienā brīdī, kad es izbraucu beidzot uz normālu šoseis, sāka līt, un tad es saprotu, ka sāk gāzt. Es apstājos pieturā ar jumtiņa. Un tas, viņš iepriekš video jau stāstīja to situāciju. Tas bija smagi. Otrā diena man šķiet, kad ir visgrūtākā diena no visām, kas man bija šajā ceļojumā. Un tad, tālāk jau es aizbraucu uz Saldu, kur es satiku Annu, Aivu, Ēriku un Evaldu, kas ir ģimenes draugi, kuras pazīst no dzimšanas, un tad viņi mani uzņēma ļoti labi. Un paskatījāmies filmas vakara gaitā. Beidzot labi izgulējos pēc tās trakās otrās dienas. Tad nākamajā dienā es teiktu, ka bija tāds fiziski grūtākais, bet nemaz bet ja tā salīdzina, viņš nelikās tik grūts, ja salīdzina ar to otro dienu. No Saldas uz Jelgavu 90 km, davai. Jā. Nē, tas bija, ja godīgi, tāds foršs ceļš, tāpēc, kad vienā brīdī uzgāza riktīgi, bet beigās saulīt jau paspīdēja un visas pārējais izbraukāja pa mežu. Jā, burtiski pa meža taku, kas ir domāt gājējiem. Bet es nokļuvu tur un pēc tam sagaidīju Tomas, un tas uzreiz man iedeva
vēl vairāk tā motivācija, labi, vienkārši jāiet uz priekšu. Paēdu kotletes, kartupeļus, salātus, vakariņās no rīta paēdu omleti un pankūks. Ļoti garšīgs, paldies Tomas vecam, lai šādāts. Un tad no Jelgavas es braucu uz Stelpi, un kur izrādās ir manējā vecvec tēva īpašums. No kur viņa aizbēga kara laikā, bet, tagad tas pieder ģimenei, un viņi tur dala. Es viņu neredzēju pats personīgi, tāpēc man tēvs prasīja, vai es apskatīju, vai es ieraudzīju, man tāds, nē, man šķiet, ka es neredzēju, laikam neparādz garām, un tāpēc viņš pateica, ka tā kā ir pie vienas pieturas, izrādās es pie tās pieturas, bija apstājies pauzīt, paņemt, pirms devos pilnībā tālāk, līdz pašai Stelpai. Tā kā, senča balss, mani sauca, lika apstāties pareizajā vietā, bet, tajā tālāk, tajā pēc Stelpas devos uz Ogri, jeb Ikšķili precīzāk. Ieradās, tur bija kempings vienīgais, kas ir pār Daugavai. Vakarā nebija labi. Tā kā, man ierādīja telts vietu, un tas, ka sausā tolata, kas tur blakus, un es domāju, labi, šitais nav normāli. Bet tad nākamajā rītā es pamodos, saimniece atnāca, viņa parādīja to, ka es varu iet iekšā mierīgi, tā kā, kopīgajā virtuvē, kur var uzlādēt kaut cik powerbanku, telefonu, uztaisīt savu brokastis, kafiju. To es arī izdarīju šodien no rīta. Un tad es devos Siguldu, un es esmu šeit. Jā. Un esmu nonācis šeit. Tā ir diezgan forša sajūta, kad trītdien es braukšu mājās. Esmu bijis nedēļu prom no mājām uz ritenes. Man ir 3 somas, kurās es abās principā viss, ko vajag priekš šādu ceļojumu. Kas principā ir sporta apģērbi, ka viens krekliņš, kuru es valkāju pa vakariem, higienas preces aptieciņā, protams, hamaks, un matradas guļamais, un viss pārējais. Un, jā, šis ceļojums tiešām ir tā kā, ielicis tādu puzles gabaliņu iekšā man sirdī. Un atmiņā noteikti šis paliks ļoti ilgu laiku. Tā jā. Bet jā, jau viss. Un jā. Iespējams, ka dažlabam iespējams apnika klausīties mani un visu pārējo, tāpēc, ka es jau 16 minūtes runāju. Bet jā. Rītdien palikusi pēdējā diena. Viss, ko man atliek teikt, ir tiekamies rītdien. Un paldies, kad skatījāties un klausījāties, atbalstījāt. Tiešām paldies visiem, kas novēlēja veiksmi, kas uzdeva jautājumus un visu to pārējo. Tiešām milzīgs paldies visiem. Tā ir ļoti forša sajūta, kad cilvēki, ar kuriem es pat īsti nerunāju un visu to pārējo, viņiem ir tā spēja būt jaukiem un normāliem cilvēkiem novēlēt veiksmi un izrādīt interesi par citiem. Tas tiešām ir forši. Jā, labs. Tiekamies rītdien!
I wanna be somebody. Me 2.0 for you. And when you meet somebody, you're gonna feel the same way I do. I'm gonna say I love you before you say I'm gone. And when that check comes through, I'm gonna prove you wrong. In a market, in a desert, you'll remember why you came here. There's a couple pictures of you laughing, grip tight to raffle tickets. I've got memories, but I'm slipping. You left some people in here wondering if you'll stay here or not. You wanna make some money, give a kid to dad. When he has somebody, you're gonna feel the same